Biezie Kurzemes sili un zilie Latgales ezeri, Vidzemes pakauni un Zemgales plašumi. Visu kopā to saucam par Latviju. Šodien, atzīmējot Lāčplēša dienu, grūti atrast kartē vietu, kur nedegtu svecītes un gaismu neizstarotu lāpu guns. Arī Jelgavā kā viļņojoša gara lenta pilsētas ielās vīs lāpu gājiens, un katram, kurš saudzīgi tur rokās vāro liesmiņu, sirdī ir arī savs stāsts par Latviju. Ko jums nozīmē Latvija? Par visu kaut ko. Visu nozīmē. Mājas, darbi, visi darāmi Latvijā. Es galīgi neatzīstu projām braukšanu, galīgi ne. Un es kādreiz, kad agrākos laikos braucām ekskursijās, ja 10 dienas bija 5 pa maz, 10 pa daudz citā zemē. Tad, kad ieraudzīju uz robežu pirmo latvisko uzrakstu, tad pilnīgi tā vieglāk palika. Es neesmu par to, ka jābrauc jādzīvo citur. Mēs atzīmējam vienmēr 18. datumu. Ģimene sanāk kopā. Man ir daudz liela ģimene, 5 mazbērni, 2 meitas, 2 ņoti. Un jau mazbērni precējušies un gaida mazbērnus, bet vēl jau nav. Gājiens noslēdz stacijas laukumā, kur slējas piemineklis Jelgavas atbrīvotājiem, kuri 1919. gadā, cīnoties ar daudz lielāko bermontiešu karaspēku, ziedoja dārgāko – savu dzīvību, lai mums šodien būtu sava zeme un sava valsts. Mēs apbrīnojam un ar sajūsmu skatāmies, kāda ir sirds degsme cīnīties par savas valsts neatkarību, cīnīties par savas zemes brīvību. Un, lai gan latviešu ar katru gadu kļūst aizvien mazāk, var teikt, ka pagājuši tie laiki, kad daudz nezināja, kāpēc šī diena svinam. Aizvien biežāk starp piemiņas pasākumu dalībniekiem redzams arī ģimenes ar bērniem. Un tā vēstures lapuses kopīgi pāršķirot, mūsu mantojums tiek nodots no paaudzes paaudzē, lai allaž mīlētu, sargātu un lolotu mūsu mazo dzimteni. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.